Sveiciens visiem šajā 2017. gadā. Laiks ir pagājis. Man atkal jāsāk turpināt mācību ciklu par astroloģijas tēmām, par planētām. Un tā kā gads ir sācies diezgan tā forši, tad arī šodien sāksim ar tādu foršu tēmu, ko sauc par Jupiteru. Noteikti esat dzirdējuši par šo lielisko planētu, kuru astroloģijā uzskata kā tādu lielu labvēli. Tam, protams, ir arī savs pamats, jo, ja mēs skatāmies uz Jupiteru kā uz astronomisku objektu, tad tomēr tā ir vislielākā planēta visā Saules sistēmā. Pie tam vēl gāzveida planēta bez tāda cieta kodola un neitverama. Un no astroloģiskā viedokļa Jupiters tāpēc arī simbolizē visu lielo izaugsmi, tātad visu to, kas ekspansējas, paplašinās un kaut kādā veidā attīstās. Un Jupiters vistiešākajā veidā ir atbildīgs par to, kā mēs attīstamies, kur mēs varam attīstīties jau tādā ļoti izteikti apzinātā līmenī. Jupiters ir veiksmes planēta. To jūs arī noteikti esat dzirdējuši daudzos momentos, jo tā vieta, kurā kartē atrodas Jupiters, viennozīmīgi ir saistīta jums dzīvē ar veiksmi. Tas nenozīmē, ka jums obligāti būs daudz naudas vai vēl kaut kas, bet caur vietu, kur kartē atrodas Jupiters, jūs vienmēr varēsiet atrast kaut kādu izēju no situācijas un kaut kā veiksmīgi visas lietas atrisināt. Ja mēs skatāmies no klasiskā viedokļa, Jupitera nosaukums, viens no nosaukumiem ir guru, tātad lielais skolotājs, tas ir kopīgs gan veidiskai, gan rietumu astroloģijai. Un Jupiters tātad tiešā veidā ir atbildīgs par tādiem ļoti apzinātiem mācību procesiem, kuri ir vērsti uz garīgo attīstību. Jupiters arī pats par sevi atbild par skolotājiem, augsti mācītiem vīriem, tātad visu to, ko faktiski raksturo strēlnieku zīme, paskatīties šīs zīmes raksturojumu, un jūs zinām mērā ieraudzīsiet tās lietas, pa kurām atbildīgs ir Jupiters, jebkurā kartē. Jupiters arī asociējas ar ceļošanu, tāpat kā strēlnieku zīme. Tad ceļošana daudz dažādos veidos, iepazīstot dažādas kultūras, bet ir jāsaprot, ka šī ceļošana var būt gan tīri fiziska, pa ko Jupiters atbild par tālajiem ceļojumiem, gan arī tā var būt mentāla ceļošana tajā brīdī, kad mēs veidojam saskarsmi ar citām kultūrām, iepazīstam viņus tātad un atrodam kaut kādus kopsaucējus. Skatās, ka Jupiters tiešā veidā ir atbildīgs par augstāko izglītību, līdz ar to tajā veidā, kur kartē viņš atrodas, jūs varat meklēt iespēju iegūt tādu tīri akadēmisku izglītību un veiksmīgi realizēties konkrētajā dzīves sfērā. Bet ir jāatcerās tas knifiņš, ka izglītība nevienmēr sakrīt ar tām lietienā ar jūsu kaut kādu profesiju. Tāpēc astrologam bieži vien šeit varbūt jāmeklē kaut kāda veida kompromisu un iespējamā šī te realizācija. Tālāk, Jupiters ir filozofu planēta, līdz ar to tajos brīžos, ka jūs filozofējat, viņš tad iesaistās, viņš parāda caur savu atrašanās vietu tās tēmas, par kurām dzīvē jūs filozofēsiet, tās tēmas, par kurām jums būs jāmeklē šie te filozofiski, reliģiskie kompromisi, un tātad jāatrod labākais veids, kā sabalansēt savas garīgās intereses un kaut kādas ikdienišķās dzīves materiālās intereses. Bieži vien tas nemaz nav tik viegls uzdevums. Tālāk, skatoties no praktiskā viedokļa, Jupiters tiešā veidā ir atbildīgs arī par jūsu izaugsmi kaut kādā noteiktā termiņā, tad tajā brīdī, kad viņš darbojas jūsu kartē, visbiežāk to var just caur tranzītu metodi, viņš parāda tās vietas, kur jums ir konkrētajā periodā jāattīstas. Gan caur māju viņš to dara, gan arī caur zīmi un, protams, arī aspektiem pret jūsu kartes planētām, viduspunktiem un personālajiem kaut kādiem punktiem. Strādājot ar Jupiteru, līdzīgi kā ar Saturnu un pārējām planētām, ir jāņem vērā viņa esenciālā vērtība, jāņem vērā akcidentālā vērtība,
Jāpievērš liela uzmanība tam, kādā stihijā atrodas Jupīters, kādos grādos atrodas Jupīters, jo uz Jupīteru ļoti spēcīgi strādā šis tā saucamais peregrīna jēdziens, un attiecīgi interpretācija var diezgan būtiski mainīties. Šodien mēs apskatīsim Jupītera vispārīgo interpretāciju pēc tāda baigi ļoti padziļinātas izpētes, bet nākotnē noteikti būs arī atsevišķa lekcija par Jupītera atrašanos zīmēs, jau konkrētos grādos, un viņu šo te uzvedību un arī negatīvajiem aspektiem. Jā, Jupīteram ir arī negatīvi aspekti. Negatīvas lietas viņš arī var darīt. Tas gan netiek grāmatās parasti uzsvērts. Arī studijās reti, ka to uzsver, bet tātad viņa negatīvās ietekmes ir sekojošas. Pirmām kārtām atkarības. Jupīters ir atkarība planēta, jo Jupītera funkciju šobrīd sāk aizvietot Neptūns tieši šajā kontekstā, bet agrāk Jupīters atbildēja arī par atkarībām, prieku, vīna dzeršanu, visām šīm te lietām. Līdz ar to, ja cilvēkam kartē ir ļoti aktīvs Jupīters, zināmā mērā viņam ir arī paaugstināts atkarību risks. Jo skatoties vēsturiski, atkarības nevienmēr tika uzskatītas par kaut ko negatīvu un nepatīkamu. Tālāk, Jupīters atbild arī par atslābināšanos. Vārdā tiešām nozīmē Jupīters atbild par caurēju. Tā kā jums ir caurēja piemetusies, tad iespējams Jupīters darbojas labos aspektos. Un Jupīters bez tam arī atbild par slinkumu, jo cilvēkam kartē ir aktīvāks Jupīters, jo viņš harmoniskāk aspektēts, jo augstāks ir veiksmes faktors, un vienlaicīgi cilvēkam arī parādās slinkums, jo viņš zina, ka daudz lietas notiksies paši no sevi, par sevi, līdz ar to viņam nav stimuls virzīties uz priekšu. Tāpēc ir jāpadomā, kā to Jupīteru stimulēt, kā viņu izaicināt, lai viņš sāktu tā pozitīvi strādāt jums vajadzīgajā virzienā. Vēl viena Jupītera negatīvā īpašība ir pārmērības, kad cilvēks krīt no viena grāvja otrā, vai tās ir ļoti striktas diētas, vai taisni pretēji kaut kāda produkta pārmērīga lietošana. Jupīters varbūt iesaistīts arī hipersensitivitātes jautājumos, piemēram, Jupītera kvadrāts ar mēnesi var norādīt uz pārmērīgu graudulīgumu, pārmērīgu emocionālo jūtīgumu, un tam līdzīgi. Tāpēc, skatoties uz Jupīteru kartē, kā parasti astroloģijā, nepalaidiet garām labās lietas, vērojiet viņas, bet pavērojiet arī sliktās lietas, šos te negatīvos scenārijus. Šajā lekcijā mēs par aspektiem mājām nerunājam sevišķi dziļi, bet tas, kam ir jāpievērš uzmanība, ja Jupīters ir aspektā ar personālajām planētām līdz Marsam ieskaitot, tad cilvēkam var būt nedaudz paaugstināts vajagais svars. Sevišķi tas ir novērots tad, ja viņš veido aspektu ar pirmās mājas pārvaldnieku, pats atrodas pirmajā mājā, to ascendentam, vai veido aspekts ar mēnesi. Tas ir no prakses tā skatoties visbiežākie rezultāti. Parasti, ja Jupīters labos aspektos, viņš arī dos cilvēkam diezgan gaišu galvu. Tas nenozīmē, ka viņš mācīsies, viņš draņas var baigi slinkot, bet kā saka, izšmaukt caur tām mācībām, to diplomu iegūt kaut kādā veidā viņam izdosies. Ir gan novērotas situācijas, ja Jupīters tiešā veidā ir iesaistīts mācību jautājumos, saistīts ar 3. 9. māju, tad cilvēkiem ir grūtības pabeigt iesāktās studijas. Viņi mētājas no vienām studijām uz citām, un tas, kas viņiem ir jāapgūst, ir šī spēja nofokusēties uz konkrētu studiju virzienu un šīs mācības pabeigt. Tā kā Jupīters visu dod daudz, viņš arī var dot daudz tādā ziņā, ka cilvēks vienlaicīgi mācās vairākās augstskolās. Parasti gan šajā jautājumā tad jāiesaistās Dvīņu zīmē un Merkūram kaut kādā veidā tiešā. Un tas arī var novest pie tā, ka vai nu cilvēks iegūst vairākas izglītības vienlaicīgi,
vai arī vienkārši viņš neiegūs nevienu, jo visus pamet kaut kādā pusratā. Ok, tā, mums te aizslēdzās dators ciet, atgriežamies. Labi, tālāk paskatīsimies Jupītera zīmēs. Pirms tam vēl mēs ķeramies klāt, jāatceras, ka Jupītera cikls apkārt zodiakam ir 12 un ar astīti gadi. Tad vidēji 12,5 gados viņš iziet cauri jūsu kartei un atgriežas vietā, kur viņš ir bijis dzimšanas brīdī. Un šajā atgriešanās momentā viņš iezīmē jaunu sākumu posmu jūsu garīgai attīstībai. Tāpēc šis ir ļoti svarīgs, lai jūs varētu nospraust sev nākamos virzienus, kuros jūs vēlaties attīstīties. Parasti šo atgriešanās momentu es saviem klientiem arī iesaku sastādīt sarakstu ar vietām, kur viņi vēlas aizceļot, jo parasti tāda šī realizācija arī piepildās. Un bieži vien piepildās jau pirmajos 6 gados, jo tad, teiksim, pēc atgriešanās Jupīteram pirmais aspekts ir sekstils, kas pēc laika diezgan labi, veiksmīgi sāk strādāt. Ok, kas vēl svarīgi, mēs ejam tālāk, Jupīters ir dienas planēta. Jāatceramies, ir dienas kartes, nakts kartes. Modernās skolas gan šim momentam pavaiši kā viņi nedaudz garām. Tad Jupīters ir dienas planēta, viņš vislabāk jūtas dienas kartēs, un attiecīgi viņš var vislabāk šajā periodā realizēties. Nakts kartēs viņš ir nedaudz švākāks. Tur ir arī savu loģiku, jo skolotājs jau māca dienas laikā, nevis nakts vidū 3:00, kad visi čuči. Tā, labi, ejam cauri. Tātad Jupīters aunā. Auna zīme ir pats sākums, tā ir ekspansija, to jūs zināt. Un Jupīters aunā pats par sevi varbūt nav pārāk spēcīgs, jo auna enerģētiskā daba ir nedaudz kā pretrunā Jupītera ekspansīvu miermīlīgajai dabai. Līdz ar to nonākot aunā, cilvēkam parādās, Jupīteram nonākot aunā, cilvēkam var būt ļoti daudz dažādas izteikts ambīcijas, viņam var būt palielināts egoisms, palielināts ego. Viņam šķiet, ka viņš var visu pats, ka viņam ir neizmērojami daudz enerģijas, un tad viņš var visos virzienos veiksmīgi realizēties. Praksē gan ir tā, ka Jupīters aunā tieši pastiprina šīs jauniskās lietas, ka cilvēkam ir enerģija, bet viņa ir vērsta uz īstermiņu, tāpēc šiem cilvēkiem var pietrūkt mērķtiecības ilgtermiņā. Auna atbildīgs ir Mars, līdz to jāskatās ir viņa stāvoklis, bet pats par sevi Jupīters aunā arī proponē to, ka cilvēks ļoti agresīvi aizstāvēs savas vērtības. Viņš var būt karējus arī vārdu tiešā nozīmē, līdz to šī ir laba situācija militāristiem, sevišķi tiem, kuri dodas karot uz ārvalstīm, dažādās misijās vai vienkārši uz kādu leģionu ārvalsti. Jupīters aunā meklē dedzīgu ticību, tāpēc šiem cilvēkiem ir piemērotas ticības filozofijas, kas it kā strauji aizrauji, kuras ir saistīts varbūt pat ar fiziskām aktivitātēm, un šiem cilvēkiem ir nepieciešami sludinātāji, kas arī no tāda, zinām, mērā pat agresiju sludina. Vai ir šī te auniskā deksme, powers tāds ritīgais. Un tad tas Jupīters aunā, kā saka, iet pavadā. Jupīters aunā arī pats var būt savu viedokļu ļoti labs sludinātājs, tāpēc zināmā mērā šī ir laba situācija priekšvadītājiem no tāda viedokļa, ka viņi var veiksmīgi, agresīvi aizstāvēt savu viedokli. Bet tas ir tā tad jāatrod laiks, jāatrod vieta, kad šo situāciju izmantot. Ceļošana Jupīteram aunā patīkās parasti ātri ceļojumi, bieži vien tie var būt neplānoti ceļojumi. Šiem cilvēkiem arī ieteicams ir pirms došanās ceļojumā daudz nedomāt, vienkārši sēsties iekšā lidmašīnā vai mašīnā un lidot, kur, kā saka, deguns rāda. Vēlams, vai šie ceļojumi ir piesātināti ar fiziskām aktivitātēm, jauns ir fizisko aktivitāšu zīme,
Un tad arī būs tāda patīkama, fiziski nogurdinoša un veiksmīga. Kas vēl Jupitera maunā var būt bieži ticības maiņa, tā to var nosaukt. Jā. Jupitera saunā ticēs tām, kas viņu tajā brīdī vairāk pavilks, tāpēc šiem cilvēkiem līdz viņi nonāk līdz savai īstai vienīgai šeit filozofiskajai sistēmai, varbūt nepieciešams diezgan daudz laika. No vienas puses tas rada dažbrīd sarežģījumus, no otras puses cilvēks būs izmēģinājis daudz dažādas filozofijas, līdz atradīs savu īstumu. Šeit arī labi iederēsies dažādas filozofijas, kas saistītas ar cīņu mākslā. Par to ir vērts padomāt. Studijas. Jupitera saunā var nolemt ātri studijas uzsākt, bet tikpat ātri arī viņas pamest. Tāpēc šeit pirms studiju uzsākšanas vēlams ir tā nopietni pasēdēt un par visu padomāt, ko te studēt, ko nē, un kā to labāk darīt. Jupiters 1. mājā. Tā ir ceļotāja karte, tā ir, kā es viņu saucu, Haļavšika karte, zināmā mērā, jo Jupiters dod veiksmi, pat neatkarīgi no zīmes, protams, labi, ja viņš nav peregrīns. Jupiters 1. mājā dod daudz ambīcijas, daudz sapņus, interesi par filozofiju, mistiku, visām šīm te lietām. Bieži vien novērojam situāciju tiem cilvēkiem, kam ir vairākas izglītības, tā skaitā 3 un 4 pat. Diezgan tipiska situācija cilvēkiem, kas ir emigrējuši projām, bet šis nav pats tipiskākais rādītājs, bet viens no atslēgas rādītājiem kā tādiem. Parasti cilvēki ir tādi, Ziemassvētku vecīši labvēļi, bet gadās arī pa kādam mantrausim. Jupiters 1. mājā var radīt slinkumu, laiskumu, kā es viņu saucu, tāpēc šiem cilvēkiem jāiemācās ar sevi stimulēt, lai sasniegt šos te savus mērķus. Un obligāti šiem cilvēkiem jādodas regulāri ceļojumos, lai šo te Jupiteru izkustinātu, vai arī visu laiku jābūt kontaktā ar ārvalstīm un citām kultūrām. Līdz uz to ir piemēroti darbi realizācijas strādājot internacionālā kolektīvā. Bērniem ar Jupiteru 1. mājā ieteicams izvēlēties skolas, kur ir tieši filozofiskais ievirziens. Latvijā tāda nav daudz, bet ir viena no tām, piemēram, Katoļu ģimnāzija. Bet var meklēt arī citu virzienu skolas, kur tad pastiprināts akcents ir uz filozofisko zināšanu ieguvumu visplašākajā spektrā. Pēc tam mums, protams, nāk Vērsis, Jupiters versija, nedaudz mankārīgais Jupiters. Vērša zīmē viņš jūtas salīdzinoši jo vērša zīme ir pietiekoši fiksēta, Jupiters arī ir fiksēts, līdz ar to viņi tur var labi sadzīvot. Un būvēt kaut kādus ilgtermiņu plānus. Vērsis ir materiālā vērtība zīme, Jupiters tātad ekspansija, tāpēc šiem cilvēkiem var būt pastiprināta tieksme pēc materiālām vērtībām. Viņi vēlas finansiāli augt un attīstīties. Līdz ar to viņi var arī studēt, mācīties par šīm te visām tēmām. Cik vērša zīme saistīta vērtība, tad šiem te cilvēkiem filozofija, reliģija arī var būt kā vērtība. Tā var būt vērtība, kuru vienkārši viņi uztver zināšanas kā vērtību. Bet tas arī var būt ienākuma avots, kas ir pilnīgi pieņemami un normāli. Piemēram, kaut kāds pasniedzējs, kurš tātad gūst līdzekļus no savu lekciju kursu lasīšanas. Jupiters versija negatīvā aspektācijā var radīt arī cilvēkus skopuli, cilvēku, kas visu vēl uz sevi, viņam vajag visu daudz. Tāpēc šiem cilvēkiem var būt tieksme arī pārmērīgi uzkrāt materiālās vērtības. Un tas, tā teikt, otrs grāvs, no kur jācenšas izvairīties. Jupiters versija vienmēr iedos cilvēkam finansējumu, tad viņš vienmēr būs uz nosacīta zaļa zara, vai varbūt staigās par nažu asmeni, bet vienmēr būs iespēja tad iziet no situācijas, atrast šo te kaut kādu risinājumu savai finanšu materiālai situācijai, tad situāciju glābt.
To šeit mēs varam uz Jupiteru zinām mērā paļauties. Tālāk, negatīvā puse Jupiteram Vērsī var būt finansiālā izšķērdība. Šeit cilvēkiem, kuri tendētu uz izšķērdību, to parasti norāda vēl kārtas pārējie faktori, teiksim, tur otrās mājas pārvaldnieks stāvoklis aspektu zīmē. Tad šiem cilvēkiem jāmācās finanses uzkrāt, akumulēt, tad izmantot šo Jupitera dāsnumu un kaut kādu naudas daļu nolikt nebaltām dienām. Bieži vien to ir vieglāk pateikt nekā izdarīt, sevišķi Latvijas apstākļos, bet, uz to ir jāiet. Ceļojumi ar Jupitera Vērsī. Cilvēks var doties ceļojumos, kuri ir tādi nedaudz ar šiku. Vēlams, ja ceļojumi ir ar komfortu, vai cilvēks var tā teikt ērst viņos justies, vienalga, vai tas ir mašīna vai kaut kāds organizētais brauciens. Vai tāds svarīgs nosacījums ir komforts. Un, kas vēl tāds svarīgs ar Jupitera Vērsī, studijām pateicām. Vēl par ticības lietām. Mēdz gadīties, ka cilvēks ar šādu stāvokli tic vairāk tam, kurš, kā saka, vairāk maksā, tāpēc viņiem jāiemācās ir ticību nodalīt nost no materiālajiem labumiem. Un tad jau viss būs ok. Tā, ar Jupiteru Vērsī tikām galā, tad nāk Jupiters Dviņos. Dviņu zīme, kā jau zināt, ir tāda kustīga, ekspansīva. Jupiters ir zināšanas. Bet, Dviņu zīmē viņš visai labi jūtas, jo viņa sanāk it kā pretēji viņa pārvaldījumam strēlnieku zīmē. Un šī Dviņu zīme pārāk strauja, pārāk virspusēja priekš šī Jupitera. Bet kas tad ir raksturīgs šeit situācijai? Pirmkārtām Jupiters Dviņos arī grib iegūt daudz zināšanas, bet viņš to var darīt virspusēji, pa vienu ausu iekšā, pa otru ausu ārā, un, teiksim, cilvēks var daudz lietas apgūt, bet bez tādas dziļas iesaistes visu to. Viņš būs informēts par daudzām lietām, bet diez vai viņš kļūs konkrētajās lietās eksperts. Līdz to, kā savukārt viņam jāiemācās ir fokusēties, iedziļināties šajās lietās. Jupiters Dviņos ir tendēts uz ceļošanu, šiem cilvēkiem arī noteikti jādodas ceļojumos. Šie ceļojumi var būt saistīti gan ar iekšēm, gan ar ārvalstīm. Jupiters Dviņos ir īpaši piemērota situācija cilvēkiem, kas strādā par pasniedzējiem. Jupiters ir zināšanas, Dviņi savukārt informācijas pārnese, un saliekot šīs lietas kopā var diezgan veiksmīgi zināšanas nodot, bet jāskatās, vai šīs zināšanas arī tad nav virspusējas, vai viņas pietiekoši adaptētas. Un parasti es iesaku šo situāciju strādāt tieši ar dažādu veidu kursos, ar kursiem, pasniedzējas kursos, vai arī pasniedzējas pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestādēs. Jupiters Dviņos var norādīt arī uz cilvēka radinieku pulku tādā ziņā, ka šim cilvēkam var būt diezgan daudz brāļmāsas, jo Dviņu zīme atbild par šīm lietām. Varbūt arī, ka cilvēkam dzīvē daudz mainīsies kaimiņi. Viņš visu laiku iegādāsies īpašums kaut kādās vietās, kur pēc tam kaimiņi parādās, pazūd. Tas ir arī saistīts ar šo Dviņu zīmes akcentu. Dviņu zīme asociējas ar transportu, tāpēc cilvēkam Jupitera Dviņos var būt vairāk transporta līdzekļi. Katrā gadījumā, ja arī ir viens transporta līdzeklis, viņam vajadzētu izvēlēties tādu palielu un pietiekoši reprezentabu. Jupiters Dviņos var būt arī baigais tarkšs un pļāpa. Viņš var vēl pastiprināt šīs Dviņu zīmes lietas. Sevišķi tad, ja viņš ir aspektā kaut kādu personālo planētu, tad ir jāskatās, vai cilvēks nekļūst pārāk pļāpīgs, pārāk, teiksim, uzkrītoši šajā lietā. Un viena lieta, ko viņš var darīt, viņš var strādāt veiksmīgi tirdzniecībā, jo Jupiters viņš kaut kādā veidā jāasociējas arī ar tirdzniecību, tādu intelektuālu tirdzniecību, tad viņš var tirgot pakalpojumus, dažādas lietas, jo var labi sakombinēt šīs zināšanas ar savām runas dotību.
Un Jupiters viņos skaitās, ka ir labs priekš svešvalodu apgūves, tāpēc šeit cilvēki var mēģināt padziļināt apgūt svešvalodas. Tiesa gan tur vajag vēl arī kaut kādu kombināciju klāt no Merkūra, lai šī apgūve būtu pietiekoši noturīga arī kaut kādā ilgtermiņā. Nu labi, pēc Jupitera viņos nāk Jupiters Vēzī, tur jau viņš skaitās, ka jūtās forši, labi, tad Jupiters Vēzī pirmām kārtām saka, gribu lielu ģimeni. Vajag daudz teita, vajag daudz mammas, ja. Tad sākotnēji tā ir norāda, ka cilvēks var pats nākt no plašas ģimenes, kur ir daudz šie radinieki, brāļi, māsas, vēl viss kaut kas. Bet tā varbūt norāda arī, ka cilvēks pats vēlas sev lielu kuplu ģimeni. Vēža zīme asociējas mums ar rūpēm, sociālo atbildību, Jupiteram Vēzī nonākot, cilvēkam varbūt pastiprināt tieksmi par citiem rūpēties, par citiem atbildēt, kļūt par tādu mammu visiem, jā. Līdz kaut kādam mēram tas ir baigi forši, kaut kādā brīdī tas var kļūt negatīvi un pat apgrūtinoši. Teiksim, sauksim līdz īstajos vārdos. Jupiteram Vēzī var patikt paēst, tāpēc šiem cilvēkiem var būt tendence uz lieko svaru. Tiesa gan atceramies, cik cilvēki katru dienu dzimst pasaulē, un diez vai viņi visi būs ar lieko svaru. Tad tur mums atkal būs vajadzīgi virkne ar papildus faktoriem. Jupiters Vēzī tipiski var norādīt arī uz tādu informācijas saņemšanu no savām dzimtas saknēm. Tāpēc šiem te cilvēkiem svarīgi var būt gan dzimta, gan arī teivija tēvzeme, no kurienes viņš šo informāciju saņem, un kura formē viņa, teiksim, agrīnos gadus līdz pat briedumam. No praktiskā viedokļa Jupiters Vēzī var norādīt arī uz to, ka cilvēks vēlas sev vairākus īpašumus, lielus īpašumus vai vienu lielu īpašumu. Un Jupiters Vēzī bieži vien norāda uz ceļošanu vecumdienās, jo Vēža zīme atbild par dzīves nogali par vecumdienām. Jupiters saka, davai ekspansējies šajā posmā. Bet tikpat vēl viņš var norādīt tieši uz filozofiju, apgūvu vecumdienās, pievēršanos reliģijai, tad šīm visām jupiteriskajām lietām. Tas var norādīt uz tukumu vecumdienās, uz pārmērībām tieši esot vecumdienās jau. Un visu beidzot skatoties mūsdienu kontekstu, šis ir viens no emigrācijas arī rādītājiem. Jupiters 4. mājā pats par sevi nonākot, viņš, teiksim, akcentē arī visu šīs te lietas, par ko es tikko runāju saistībā ar Vēža zīmi. Bet viņš arī zinām mērā pasaka, ka tavu veiksmi ir vecumdienās, un tas ir viens no rādītājiem labām vecumdienām. Visu sakot, vecumdienas nabadzībā nebūs jāsagaida. Kāds, teiksim, varētu būt ar Saturnu 4. mājā. Tas jūs pabiedējis priekšā. Tālāk, Jupiters Vēzī, Jupiters 4. mājā. Citreiz var norādīt arī uz vairākiem vecākiem, ar kuriem veidojas labs kontakts. Parasti tas tā, ka jums ir savi īstie vecāki, tad jums ir auģu vecāki, jā, tad ir šis te vecāki iedziens tāds plašs, liels, fundamentāls. Labi, pēc Jupitera Vēzī nāk Jupiters Lauvā, karaliskais Jupiters, ballīšu Jupiters, Lauvzīme tad asociēs mums ar visām šīm lietām, Jupiters Lauvā. Primāri norāda uz to, ka cilvēks ir domāts dzīves baudīšanai, bet jau tādā augstāko aprindu līmenī. Jupiters Lauvā var norādīt uz cilvēku popularitāti izteikti, līdz to tie, kas tajās pusotrā gadā ir dzimuši, kad Jupiters bija Lauvā. No viņiem popularitātes koeficients ir augstāks nekā pārējiem, tad viņi var mēģināt viņu izmantot, realizēt. Jupiters Lauvā var norādīt uz pastiprinātu interesi par varu un par valdīšanu, par šo karalisko, lauvisko varu. Līdz to šis ir labs rādītājs pirmkārtām foršiem vadītājiem, kas
māku varu izmantot smuki realizēt. Jupīters valvā ir piemērots priekš daudziem romantiskajiem sakariem, par ko lauvas zīme atbild. Jā, lauvas zīme arī vēsturiski skatoties atbild par seksu, jo seks bez romantikas nav iespējams. Līdz ar to šiem cilvēkiem varbūt arī pastiprināts seksuālās vajadzības, intereses. Jupīters valvā ir īpaši piemērots tam, lai cilvēkam būtu daudz bērni, tāpēc šeit cilvēki var būt tendēti, ka viņiem pašiem ir vairāk bērni. 2, 3, 4 pat varbūt, jā, tad ir labs šis te potenciāls. Nu, ja to bērnu nav, tad visvienkāršākā veidā tas var izpausties kā popularitāte, esot pie bērniem. Tad, kad mēs esam kopā ar bērniem, tad mēs kļūstam it kā priekš viņiem autoritātes un populāri. Un šie bērni ļoti labi cilvēks ar Jupīteru valvā sajūtīs un pie viņiem it kā joksies klāt, ka magnētiņš. Nu, negatīvā puse Jupīteram valvā ir daudz mīlas sakra, daudz ārlaulības bērni, spekulācijas, nu, tāds nedaudz izlaidīgs dzīvesveids, nosauksim to tā, kā jau ballīšu karaļiem tas pienāks, tikai nu klāt nāk, kas tur bija seks, rock'n'rolls, baltais pulvers un tāds lietiņas. Līdz ar to ar Jupīteru valvā esiet uzmanīgi. Jā, Jupīters valvā var stimulēt arī atkarības no loterijām, atkarības no azartspēlēm, tāpēc baigi jāizvērtē, vai to darīt, kad to darīt, kā to darīt, jo no vienas puses šis ir veiksmes simbols šajās sfērās, no otras puses tās var radīt nedaudz problēmas. Tāpēc padomājiet par to, kā labāk realizēties. Labi, tālāk Jupīters jaunavā pretī zivju zīmei. Nepārāk veiksmīga pozīcija, tad ekspansē jaunavu zīmes īpašības, sīkumainību no vienas puses. No otras puses samazina trako jaunavu strādīgu un varbūt viņi beidzot spēja atpūsties, bet pa lielam tas norāda uz ļoti labiem izpildītājiem. Jo jaunavu zīme, kalpu zīme, izpildītāja zīme un Jupīters nonākot tur iekšā saka, ka tava veiksme ir realizējoties caur šo te momentu. Iespējamības ir divas, vai cilvēks pats ir ļoti labs izpildītājs, vai arī viņš veido ap sevi komandu, kura nodrošina šo te izpildi. Jupīteri iesaista jaunavas zīmē, un Jupīteri iesaista 6. mājā, drīzāk viņa pa 6. māju, simbolisko jaunavas zīmi, ir ļoti piemērota ārstiem, mediķiem, visplašākā profilā, tieši uz ko specializēties, to noteikti citi rādītāji. Un šī pozīcija ir arī novērot profesionāliem juristiem. Tātad, ārsts vai jurists divas lielas tādas izvēles. Ar ārsti jāsaprot šī lieta plašāk, tas var būt arī ļoti labs vetārsts, piemēram, higienas procedūru veicējs, ja, tad iesaistam iekšā jaunavu zīmi šo te simbolismu. Jupīters jaunavā var kļūt pārāk sīkumains dažreiz. Tā ir negatīvā puse, ka viņš aiziet otrā grāvī. Jaunavas zīme atbild par detaļām, Jupīters par ekspansiju. Un varbūt situācija, ka cilvēks pārāk daudz pievērš uzmanību detaļām, sīkumiem. Jā, līdz to ir diezgan grūti atrast savu nodarbošanos. Šeit kāpēc man nāk prātā pulksteņmeistari, piemēram, Jupīters jaunavā varētu būt ideālais pulksteņmeistars, kurš tātad spēja iedziļināties visos sīkumos un radīt no sīkumiem arī kaut ko skaistu. Noteikti kāds no jums varētu oponēt, kāpēc ne Saturns. Saturns arī šeit der, bet vairāk kā pulksteņu remontētājs, jo Saturns ir laika simbols, jaunavas zīme, detaļas, tad pievērš uzmanību detaļām. Bet Saturns ir sakārtotais, Saturns nav radītājs. Un, vai būtu skaists pulkstenis, viņš ir jārada, un šeit prasās Jupīters, kurš spēja radīt pulksteni ar 1,5–2,000 detaļām, nu kā ir tādi pulksteņi, un attiecīgi realizēties. Tālāk, Jupīters jaunavā var būt ļoti labvēlīgi noskaņots pret saviem darba ņēmējiem, līdz to tas ir arī labs rādītājs priekšniekām. Jupīters var mācīt savu darbu arodu, esot jaunavas zīme, jo jaunavas zīme atbild tātad par darbu, Jupīters par mācībām, un tātad, piemēram, ir cilvēks, kurš ļoti
veiksmīgi apmāca citus, kā tad realizēt konkrētu darbu. Nu jā, jaunauzīme atbild arī par diētām, tāpēc svarīgi ar šo momentu neiekrist kaut kādos pārmērīgos diētu rāmjos. Un, protams, nekrist arī otrajā grāvī totālajā, tātad aiziet prom no jebkādas atturēšanās, no jebkādas ieturēšanās, un tātad štopsēt iekšā visu, kas pagadās agri vai vēl, tas var novest pie negatīvā sekā. Ok, ar jauno zīmi apmēram esam tikuši galā. Nākošais ir Jupiters svaros vaļā. Viņš arī šobrīd atrodas svaru zīmē, līdz to svari tas ir par jums. Jā, šajā 2017. gada februāra sākumā. Jupiters svaros, tā ir ļoti piemērota situācija tiem cilvēkiem, kas vēlas augt un attīstīties attiecības sfērā. Šī ir ļoti laba situācija, lai cilvēks kļūtu par ideālo kompromisu meklētāju. Svarzīme pati par sevi ir kompromisa, Jupiters filozofija, tātad sanāk kopā mums kompromisa filozofija, atsevišķs virziens, ko mācīties, ko apgūt, kurā realizēties, tāpēc šiem cilvēkiem var būt ļoti labas diplomātiskās spējas, kuras var tikt realizētas arī jau tādā tīri profesionālā līmenī. Jo Jupiters svarīgajā mājā bieži vien ir novērots cilvēkiem, kas strādā diplomātiskajā korpusā, ārlietu ministrijā, konsulārajos dienestos. Jupiters svaros var norādīt uz daudzām attiecībām dzīves laikā, jo cilvēks ar Jupiters svaros var uzskatīt, ka katrs nākošās attiecības būs kaut ko stipri labākas, bet praksi gan rāda, ka katrs nākošās attiecības ir labākas kaut kādās konkrētās niansēs, bet ne vienmēr tādā globālā kopumā kā tādā, uz ko cilvēks cer. Tāpēc veidojot attiecības, viņam ir šīs moments jāapzinās un šķiroties, tātad jāpadomā, vai tā šķiršanās ir tā vērta, vai šajā brīdī ir jēga to darīt. Jupiters svaros var būt tendēts uz tirdzniecību, jo svaru zīme ir partnerības zīme. Šo te cilvēku var veidot labas tirdzniecības kontekstus, strādāt tirdzniecības sfērā, darīt to tieši starptautiskā līmenī, jo Jupiters ir starptautiski, tomēr planētas starptautiska komanda. Līdz to viņiem jāskatās uz lielām kompānijām, starptautiskām kompānijām, kurās realizēt šo te savu iekšējo potenciālu. Jupiters svaros var norādīt uz pastiprinātu interesi par citautiešiem arī attiecību līmenī. Piemēram, puisis, kuram patīk citas krāsas, ādas krāsas meitenes. Jupiters svaros var norādīt individuālā kārtējā uz vēlmi veidot attiecības ar augstu mācītiem vīriem, tā skaitā arī pasniedzējiem. Tāpēc studentiem ar šādu rādītāju ir pastiprināts risks izraisīt interesi pasniedzējos. Arī studentiem otrā virzienā, protams. Tā. Jupiters svaros ļoti laba situācija arī juristiem, augstas raudas profesionāliem juristiem, kuri strādā tieši ar civillietām. Jo Jupiters 6. mājā, jauno simboliskajā zīmē, 8. mājā, skorpiona zīmēs vairāk būs saistīts tieši ar krimināla tiesībām, administratīvām tiesībām. Tad nonākot 7. mājā, viņš tiešā veidā iesaistās civiltiesiskos jautājumos. Visu beidzot, Jupiters svaros pasaka skaidri un gaiši, tava vēlme, tava veiksme ir jāmeklē caur partnerību. Tāpēc ir vienkārši jādarbojas šajā sfērā, gan no biznesa viedokļa, gan arī no tīri praktiskā viedokļa. Pēc svarīgāk Jupiters skorpionā. Kur bija situācija jau smagāka, skaidrs, ka ūdens zīme, it kā viņām labi vajadzētu justies, bet Jupiters ir ļoti atklāta planēta, skorpiona zīme savukārt ir ļoti noslēgta zīme, un nonākot skorpiona zīmē, viņš nepārāk labi jūtas. Bet tas, ko viņš dara, viņš pirmkārtām cilvēkam ļauj iziet no jebkurām dzīves krīzēm ārā, vienlaicīgi arī viņš krīzes rada. Jo skorpiona zīme asociējas ar šo te lietu ekspansiju, nonākot Jupiteram skorpionā. Cilvēkam varbūt jāsastopas dzīvē daudz dažādām krīzēm, tad nosacīt krīžu paudzes, zemes tajā pusotrā gadā
bet vienlaicīgi viņš arī pasaka, ka no šīm krīzēm būs izēja, neuztraucies, viss būs labi, viss tiks atrisināts. Jupiters Skorpionā dod piekļuvi svešiem resursiem, līdz to šiem cilvēkiem var būt pieeja gan kredītiem, viņi var veiksmīgi aprecēties un iegūt, teiksim, materiālu labklājību savu šo sfēru. Viņi var vienkārši veidot veiksmīgu partnerību un tad pārvaldīt savu partneru kaut kādu šīs finanšu lietas. Jupiters Skorpionā var stimulēt filozofisku interesi par visām skorpioniskajām tēmām, īpaši par pārdzimšanu, reinkarnāciju, pēcnāves dzīvi, dažādu veidu transformācijām. Jupiters Skorpionā ir arī ļoti labs priekš vadītājiem, kas ir saucamie krīzes menedžeri, kas tātad risina krīžu situācijas, tā ir atsevišķa vadītāja suga, kas paši mēdz iekulties krīzēs visu laiku, un arī viņiem dzīve veidojas tā, ka tie projekti, ar kuriem viņi strādāja, cieši saistīti ar krīžu lietām. Tālāk Jupiters Skorpionā tad var stimulēt pastiprināt seksualitāti, līdz pat, zinām mērā, izvērtībām, galējībām kaut kādām. Jo atceramies, ka Jupiters strādā līdzīgi kā Neptūns, viņš var dot daudz partnerus, daudz iespējas, bet viņš arī aiziet kaut kādā otrā grāvī, ka šīs attiecības paliek jau tādas nedaudz ar negatīvu pieskaņu. Tāpēc cilvēkam jāiemācās kļūt pietiekoši izvēlīgam un, kā saka, neķerties uz katru piemiedzienu ar aci. Visu beidzot, Jupiters Skorpionā var stimulēt arī izšķērdību, novest līdz tādam stāvoklim, ka jūs paņemat daudz kredītus, naudas it kā ir daudz, bet beigās jūs nezināt, ko ar viņu visu iesākt, un jūs vienkārši esat tuvu bankrota robežai. Diez vai ar Jupiteru Skorpionā jūs kādreiz bankrotēsiet, bet tuvu šeit robežai jūs varat nonākt pie nosacījuma, ja mētāsieties ar naudu, kas jums tiek piešķirti kā, teiksim, ārējais resurss. Labi, par Fēniksu no pelniem beidzām, pārējām pie Jupitera strēlnieka, viņa pārvaldība zīme, protams, viņš jūtas šeit lieliski. Viss ir labi, viņš var izpausties pēc vislabākās programmas. Tad īpaši piemērot situāciju cilvēkiem, kas strādā ar filozofijām, reliģijām, jurisprudenci, visām jupiteriskajām tēmām, starptautiskajām tirzniecības lietām, starptautiskajām attiecībām. Perfekta situācija priekš pasniedzējiem, skolotājiem. Tas skaitā arī augstskolu pasniedzējiem, kas ir arī bieži novērota lieta. Bieži vien Jupiters strēlniekā, ja saistīts ar pasniegšanu augstskolām, tad šie ir vadošo amatu cilvēki, rektori, prorektori, viss kaut kas tāds. Tālāk ļoti laba situācija, lai dotos prom emigrācijā, veidot karjeru ārpus Latvijas. Ir vērts par to padomāt, sevišķi tad jau uz to norāda citi rādītāji. Vai vismaz veidot šos starptautiskos sakarus vai no ārpus, tā būtu, kā saka, veiksmes elementu objektus, tā to var nosaukt. Obligāti ceļošana, ceļojiet pēc iespējas vairāk, forši ceļojiet, daudz ceļojiet, pavadiet laiku, esot ārpus savas mītnes zemes. Tad Jupiters varēs strādāt un strādāt vispozitīvākajā virzienā. Pēc šī ir ļoti spēcīga Jupitera pozīcija, spēcīgākā pārvaldījums, tad arī jūsu kartē tranzītos viņš vienmēr strādās pozitīvi, pat pie negatīviem aspektiem, vai būs neitrāli notikumi vai pozitīvi notikumi, tad viņš šo te zīmes enerģētiku aiznesīs tālāk pa jūsu kartu, kā saka, izsmērēs jau konkrētā darbībā. Mīnusi slinkums. Pārmērīgs slinkums kustēties, ir sevišķi tā, ka Jupiters labi iedarbojas kartē, jūs jutīsiet vēlmu paēst un nekustēties. Bet tas ir signāls īstais, kad jāpiespiež sev darboties. Un atkarībās atceramies Jupitera dabu.
Tik viņš ir aktīvs kartē, cenšamies nekļūt atkarīgi no atkarību izraisošām vielām, sevišķi tās, kas ir ar atslābinošu efektu. Vēl kas ir Jupiteram strēlniekā, varbūt raksturīgi izteikti reliģiozitāte, tāpēc ir ticības vietām tā prātīgi, vai nav otras grāvas, ka jūs, teiksim, tik ļoti esat ticības vietās iekšā, ka jūs aizmirstat reālo pasauli. Tā. Izceļojamies pa strēlnieku zīmi, braucam iekšā mežāžu zīmē, mežās savus ieturēts, Jupiters ekspansīvs, tātad veidojas pretruna, bet tam ir kaut kādas savas labās lietas. Jupiters mežāzī cilvēkam palīdzēs definēt savus dzīves mērķus, kas gan var būt daudz un dažādi, bet viņš vajag uz viņiem paskatīties tā ar plašu redzesloku. Šī ir ļoti laba situācija cilvēkiem vadītājiem, kuri strādā ierēdniecībā, lai viņi, teiksim, varētu maksimāli realizēties. Laba situācija tieši likumdevējiem, kas strādā likumdošanas varā. Tā arī derēs Jupiters ūdens vīrā. Laba situācija tiem, kuri sadarbojas ar valsts iestādēm, valsts organizācijām, jo Jupiters it kā pasaka, ka tev ir jāmeklē veiksmi šajā te līmenī, līdz to strādājot arī privātā sektorā, bet ejot uz sadarbību, Jupiters šajā momentā veiksmīgi ļaus nostrādāt, realizēties. Jupiters mežāzī saka, meklē veiksmi pie vecākiem cilvēkiem, līdz to vēlams ir attīstīt savu sadarbību ar iepriekšējo paudzi, ar cilvēkiem, kas pie jums ir 10, 15, 20 gadus vecāki. Jupiters mežāzī ir labi piemērots arī priekš politiķiem, bet tādiem praktiskiem politiķiem, kuri darbojas ministru kabineta līmenī, kas vairāk ir tādi arī izpildvara. Jupiters ir labs priekš lauksaimniecības, labs priekš arhitektūras. Abās šajās divās zonās cilvēks var veiksmīgi mēģināt rast savu realizāciju. Bet, pa lielam, gribat saprast, kā vislabāk realizēties, izlasiet mežāžu zīmes aprakstu, atbildības sfēras un piekabiniet klātam Jupitera ekspansijām, tad viss būs ok. Un attiecīgi notiksies veiksmīga realizācija. Labi, te mums paliek divas zīmes, ūdensvīrs un zīvis. Jupiters ūdensvīro. Astroloģijas konsultācijās kaut kā ļoti maz ir nākuši, nezinu, kāpēc ar ko tas saistīts, vai nu paudzes, gada īpatnības vai vēl kaut kas. Bet pa lielam viņš stimulē ekscentrismu. Jupiters ūdensvīrā stimulē radošo prātu, tāpēc šiem cilvēkiem patīk dažādas lietiņas, ar ko knipināties. Tā, radošās izpausmes, tā to varētu teikt. Šī ir ļoti laba situācija, jo cilvēks reliģiju apvienot ar zinātni, tāpēc šeit cilvēki bieži vien lasa kaut ko par kvantu fiziku, šīs te jaunās visas grāmatas, holografiskais visums, visādas tādas lietiņas, cik ir redzēts. Šī ir laba situācija, lai cilvēks apgūtu psiholoģiju, psihiatriju, vai arī pats vismaz iedziļinātos šajās sfērā, augti attīstītos, jo ūdensvīra zīme par to visu atbild, un viņi it kā aicina iegūt tajā visā, ielikt iekšā kaut ko tādu akadēmisku nedaudz. Šī ir ļoti laba situācija, lai cilvēks sadarbotos ar dažādām sabiedrības grupām, organizācijām, arotbiedrībām, labdarības fondiem, visu kaut ko tādu, pa ko atbild tieši ūdensvīra zīme. Jupiters ienāk iekšā, viņš ekspansē to visu un saka, davai, daram, taisam lielu labdarības projektu, esam Ziemassvētku vecīts, vai 8. marta, kā saka, puisis, čipandēlis, un daram labas pašas lietas. Jupiters ūdensvīrā arī stimulē, šiem cilvēkiem ir jāmācās būt draudzīgiem, un bieži vien viņiem plaši draugu šis te loks. Negatīvā puse tam visam var būt pārmērīgas neatkarības alkas. Ja cilvēkam neatkarība kļūst kā pašmērķis, tas, protams, attīst ļoti individualitāti, bet var notikties moments, ka viņš nerēķinās ar apkārt esošo sabiedrību, tas skait arī ģimenes locekļu vajadzībām, tas savukārt novada jau pie karmas pasliktināšanās notikumiem. Ok,
draudzīgie ekspansīvie ūdensvīri, tad Jupiters zivīs. Tur viņš jūtas forši. Zivju zīmes nesteidzīgums atbilst arī Jupiteru šai dabai. Zivju zīme nosvādzošā visu gudrā, Jupiters filozofija saliekam to kopā. Tātad spēcīgs moments, kas ļauj cilvēkam ļoti labi iedziļināties visās reliģiski filozofiskajās mistērijās, bet nevis no praktiskā viedokļa, bet vairāk tieši no intuitīvā viedokļa. Zivju zīme atbild par mākslu, par ilūziju, līdz to šī burvīga situācija priekš tāda lielu līmeņu māksliniekiem, vai vismaz cilvēkiem, kuriem ir tēlainā domāšana. Perfekta situācija priekš cilvēkiem, kas mēģina radīt filozofijas, reliģijas tēzes, kuras strādā nedaudz kā hobijs, kurš nedaudz, ietina cilvēku un liek viņam aizdomāties par dzīves jēgu, dzīves ideju. Praksē šis te viss izpaužas bieži vien tā, kad Jupiters zivīs ir slinks, tad cilvēki nedaudz paslinki, viņiem dzīvē viss notiekas, bet trūkst virzības uz priekšu. Tie ir cilvēki, arī klienti, kas ir, ko mēs astrologi saucam par staigātājiem, kas staigā no viena astrologa pie otra kaut ko mistisku meklējot. Un faktiski vislabākais, ko viņi var izdarīt, ir apsēsties, atbrīvoties no šīm savām dzīves kaut kādām meklējuma ilūzijām un uzrakstīt uz papīra skaidri, ko viņi vēlas. Jupiters zivīs ir tendēts arī uz atkarībām. Tāpēc šiem cilvēkiem vēlams atturēties no atkarību izraisošām vielām, tā skaitā zālēm un alkoholu un visu, pārējām ripiņām, kas varētu nedaudz radīt iluzoru dzīves uztveri. Jupiters zivīs labākā izpausme ir cilvēks reliģiskais, filozofiskais skolotājs. Uz to arī jāiet, uz to arī, jātiecās, lai Jupiters zivīs ar savu empātijas spēju, savu pasaules izpratnes spēju, citiem varētu mācīt, ka miers ir meklējams sarunās, klusumā, nevis, kaut kādās karojošās situācijās, par ko jau liecina Jupiters šajā te aunu zīmē, tad savā nākošā iterācijas posmā. Tas bija īsumā par Jupiteru, ļoti tāds virspusējs ieskats. Drīzumā ņemsim Saturnu kā nākošo mūsu tēmu. Atcerēties, pats galvenais atcerēties Jupiteru gan pozitīvās īpašības, gan arī negatīvās īpašības. Jo pārsvarā cilvēki koncentrējas, runājot par Jupiteru tikai uz pozitīvo un piemirst to negatīvo, bet viņš ir jāņem kā faktors vērā. Atceramies, ka Jupiters ir slinkuma planēta. Tad, kad viņš aktīvi jūs kartē darbojas, tad jūs pārņem baigais slinkums. Kas ir vēl svarīgi no prognostikas, Jupiters strādā kā mīkstinošs spilvens. Ja vienlaicīgi dažādās metodēs vai vienā metodē dažādos aspektos ir gan pozitīvas Jupitera iedarbības uz kādu objektu, gan uz to pašu objektu ir arī negatīvas iedarbības, tad visticamākais negatīvs notikums neiestāsies. Jupiters nostrādās kā tāds amortizators membrānas starp šīm te negācijām, un viņas jums paies secen. Līdz ar to, dažreiz jums ir, negatīvi Saturna Urāna tranzīti, jūs redzat, kad arī vienlaicīgi iedarbojas Jupiters, varat pakasīt aiz auss, pasmaidīt, un viss būs labākajā kārtībā. Labi, tiekamies pēc kaut kāda brīža jau, dienām, nedēļām varbūt, un mācāmies par Saturnu. Un tikmēr dodamies Jupiteras izklaidēs. Atā!